Noslēgušies Daugavpils novada Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciema un Špogi ciema ūdenssaimniecības attīstības projekti. Višķu pagasts ir bijis viens no pirmajiem vēl toreizajā Daugavpils rajona teritorijā, kas uzsāka darbu pie ūdenssaimniecības attīstības projektiem. Tas, ka višķjāniešiem tagad Višķu pagastā būs tīrs ūdens un viņi būs sasnieguši pašu galveno mērķi, kad dzers tīru ūdeni, jo visas analīzes, kas tagad tika nodotas, ka tās ir ļoti labas analīzes un tas nozīmē to, ka rezultāts ir sasniegts. Protams, mums šodien novadā ir ļoti daudzi pagasti, kas šodien piesaista Eiropas naudas un praktiski šodien šī naudiņa ir jāpaņem. Citādi mums pēc gadiem vairāk šīs iespējas nebūs. Dotā projekta realizācija Višķu pagastam bija ļoti nepieciešama. Ar ūdens apgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu uz attīrīšanas iekārtām visu laiku bija ļoti lielas problēmas. Spiedvadi, ūdensvadi ir tik nolietojušies, ka mēs ļoti daudz līdzekļus un laika un naudas un tērējām remontiem visiem. Viss sākas rudens un ziemas periodā. Vasarā tas tā bišķi. Tas laiks laikam mierīgāks un to problēma mazāk bija, bet visa ziema bija ļoti problemātiska. Projekta realizācija ilga no šī gada februāra līdz augustam. Kopējās projekta izmaksas sastādīja 409 888 latus. Pašvaldību projektu realizācijā ar aizdevumu piešķiršanu finansiāli atbalstīja SIA vides investīciju fonds. Darbus veica SIA gādība. Gala rezultāts samērā labs, ļoti labs. Būs uzlabojās ūdens kvalitāte, uzlabojās ūdens piegāde patērētājiem, kur nodrošina noteiktu spiedienu, kurš nemainās nekādā gadījumā, pat avārijas gadījumos, kas ekstrēmos gadījumos, ugunsgrēka gadījumos, kur darbojas liels ūdens patēriņš, tad jau pieslēdzas virknē nākošie ūdens sūkņi un piegādā ūdeni visiem patērētājiem laikā un noteiktus spiediens ir. Jānomaina ūdensvadi vēl, uz perspektīvi gribētos pieslēgt 100% visu Špogi ciematu un Višķu tehnikuma ciematu ūdensvadam un kanalizācijai. Cerams, ka mēs šito ieceri paveiksim. Projekta rezultātā abos ciemos rekonstruēts maģistrālais ūdensvads, paštecas kanalizācijas trase, izveidotas jaunas abonentu pieslēgšanās vietas ūdensvedam un kanalizācijas vadam. Višķu pagasta tehnikuma ciemā izbūvēts jauns arteiziskais urbums, uzstādīts vēl viens ūdens atdzauzošanas modulis, ūdens līmeņa paaugstināšanas iekārta, frekvenču pārveidotājs, 2 ūdens rezervuāri. Abos ciemos izveidota jauna kanalizācijas sūkņu stacija. Nākamgad ieplānota projekta otrās kārtas realizācija, kā rezultātā tiks uzbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Špogi ciemā, kas pašreiz atrodas katastrofālā stāvoklī. Tiks sakārtotas arī skalošanas iekārtas un uzstādīta dīzeļģeneratoru stacija.